Treniņu aizdījām normāli, bija daudz darba, treniņš gāja stundu 40, treneriem tiešām bija ļoti daudz norādījumu. Un spēlētāji arī visi ļoti centās un spēlēja, tā kā tiešām redzams, ka nāk spēle un ļoti svarīga spēle. Valstsvienības spēlētāji viņi ir lielāki, spēcīgāki, tehniskāki, vairāk spēlē vienā pieskārienā, nekā mēs ātrāk domā. Bet es domāju, ka mēs izaugsim, es domāju, mēs daudz no viņiem neatpaliksim. Tāpēc ātruma ziņām, mēs varam viņus panākt, ja ļoti gribam. Pēdējās 2 nedēļas bija ļoti grūti. Bija pa 2 treniņiem katru dienu gandrīz. Pēdējo nedēļu vēl 2 dienas atpakaļ bija spēle, un šodien bija redzams tāds bišķiņ nogurums. Vairāk vajadzēs sajust bumbu viņam laikam. Bija vairāk ar bumbumu, kvadrātiņiem. Tā nebija grūti, bet viss bija ar bumbu vairāk. Manuprāt, ātra spēle, tas pašlaik, man liekas, Latvijas izlasē kā uzdevums ir galvenais. Tad, ja treneris liek spēlēt ļoti ātru futbolu ar vienu pieskārienu, maksimums 2, 3, tad es domāju, ka mēs varētu palīdzēt ar to, ka mēs ātri no bumbas atbrīvotos, ka daudz viņi neturētu un vairāk piespēlēm spēlētu.